mīļie. Gaismīgie, mirdzošie. Solīju padalīties tad par nākamo etapu. Mēģināšu padalīties, izstāstīt, kā es sajūtu, redzu, jo patiesi bija vajadzīgs ilgāks laiks, lai saintegrētu un saliktos šis te viss tajā skaidrā redzējumā par to, kā tas notiek, kā tas būs. Un, jā, jo īstenībā katra gaismotāja būšana savā spēkā ir šobrīd ārkārtīgi svarīga. Un tā ir atrašanās, principā, augstās vibrācijās, un tā ir tiecība. Un tas ir iekšējais darbs. Un skaidrs, ka tas ir ceļš, kurš turpinās, kurš neapstājas. Un tā ir tā izpratne, kas ir šobrīd laikam tāda viena no lielākajām, ko es vēlos ar šo nodot un dalīties, ka tas nav par kaut kāda viena kursa vai kaut kādu zināšanu iegūšanas, kuras jūs nezināt. Tas ir par šo zināšanu atklāšanu, kuras ir jūsu un mūsu sirdīs, kuras ir katra. Un būt kā pavadonim, kurš palīdz to atcerēties, kura dzīves ceļš ir iešana dziļumā, kura dvēseles briedums prasa doties ar vien dziļāk sevī, savā būtībā, klātesamībā, iepazīt Dieva mīlestību, Dieva klātesamību ar vien dziļāk, ar vien patiesāk un pavadīt šajā ceļā. Un patiesi tā mana pieredze rāda, tie, kas zina maratons, ja, kad ir no rīta un vakar daudz saka, ka tas ir super intensīva nedēļa, tad man šāds maratons ir bijis pēdējie 3 gadi, kopš es ļoti intensīvās praksēs. Man īstenībā 3 reizes dienā bija plus vēl tās mūsu meditācijas, kuras esmu vadījis un viss. Tas ir nācis vēl papildus. Lūk, un ir tāds milzīgs ceļa posms, ļoti dziļš viedums, kas ir atvēries un tāda izpratne par to ceļa iešanu, par savu ceļa iešanu. Es tikai zīmīgi arī šobrīd ar šo dalos, ejot savu ceļu. Tā. Un bieži vien tā arī ir, mēs ejam. Un šis garīgais ceļš ir par to, ka mēs varbūt esam kādu solīti priekšā un drīzāk pat tā ir tāda ticība, kad šīs sajūtas zini, tu seko šim sirds impulsam, man tagad ir iziet taisni, iet pa kreisi, iet pa labi, es skaidri zinu, kur ir jāiet. Un tā ir tā būtiskā lieta, kur cilvēki prāt bieži šaubās, vai man tagad iet pa labi vai pa kreisi, un kas notiks, ja iešu tur, un kāda ir tā, kā darīt tālāk, jo skaidrs, ka lielajā pārmaiņu laikā, kur šobrīd notiek visās dzīves sfērās, ienāk milzīgas pārmaiņas, un ir nepieciešams liels atbalsts, liela klātesamība. Jo īstenībā šis laiks ir par to, ka katrs piekļūst savam spēkam, savam resursam, taču te ir viena būtiska nianse, ko esmu apzinājies, ka šis spēks ir iekšējais un katra individuālais, taču patiesi tā jauda atklājas, kad tas notiek grupās, jo tā ir milzīga sinerģija. Un tad tas, kā es redzu šo nākamo posmu, kurā pavadīt gaismotājus, kā es saku, jaunā laika dziedniekus, tie nosaukumi, man pat bija arī par šo tādas pārdomas, kā tad to nosaukt, kas tas ir, jo tas uzreiz ieliek kaut kādā rāmī, kas tas ir un kas tas nav, bet īstenībā
Tas ir par to, ka tu savu dzīvi šeit pieredzi kā garīga būtne, kā dvēseli. Un par vien vairāk apzinies to, ka tu esi šeit, lai dalītos savās dāvanās. Un šīs dāvanas atklājas ejot šo ceļu un daloties, tad, kad šī patiesā vēlme, šis nodoms ar vien spēcinās, ar vien stiprinās, saprast to, ka šī pasaule šobrīd šeit ir uz naža asmens, milzīgu pārmaiņu posmā. Un ka mēs katrs, kurš esam šeit šobrīd nākuši, atceramies ar vienu un piedzīvojam šo sajūtu, šo izpratni dziļo, kāpēc mēs esam ieradušies šajā laikā. Un tā ir dziļā klātesamībā, dziļā klusumā, satiekot Dievu, satiekot Dievu šo mīlestību, to pieredzot. Un saprot, ka tas ir vienīgais, kas šeit var glābt. Tas skan ļoti tā skaļi glābt, bet patiesībā dziedināt, glābt, kādi tie vārdi. Tas ir par to, ka ir sinerģija, kopradīšana un ir savas unikalitātes realizācija, atklāšana. Un par to arī ir šis jaunais posms, kurā es aicinu iet kopā, un es apņemos vadīt grupas, kurās ir gaismotāji, kuri vēlas vai jau strādā ar cilvēkiem vadīt, vai nu izmantojot kādus jau no sev esošiem instrumentiem, vadot, jogas, kādas nodarbības, kas ir uz garīgo izaugsmi, meditācijas. Un, vai arī tie, kas grib pilnībā uzsākt savu ceļu šajā sfērā. Un, jo šī pieredze, gan tā, kas zemes pieredze praktiskā, gan tā, kas man ir iemiesojusies jau no iepriekšējiem dzīvēm, ir tiešām patiesi dziļa pieredze, redzējums, kā tas notiek. Un arī šis te instruments, kurš man ir iedots, kā veidot šo darbu šajās nelielajās grupās, ir ļoti, ļoti efektīvs. Ja, kā mēs to saucām iepriekš par sirds apļiem, tad šobrīd to nosaukt par sirds atmošanās ceļu, Heart Awakening Journey. Ja tas būs arī starptautiski un angliski, tas ir mans jaunais izaicinājums, iet šo ceļu, paplašinoties. Un tad pavadīt un īstenībā ļoti, ļoti praktiski. Jo patiesībā tā teorētiskā daļa, viņa ir neliela salīdzinoši. Protams, tur ir arī daudz praktiskās zināšanas, kuras dalīšos arī īpaši tiem, kas jau ir strādājuši. Kas ir tās lietiņas, ko es gribu tieši praktiski strādāt un atbalstīt viens otru, kas ir, respektīvi, lai sasniegtu šos cilvēkus, šīs dvēseles, kam ir tieši nepieciešama tavs starojums, tavas dāvanas. Jo viens no izaicinājumiem, ko bieži saskarās, ir, kā tad atrast tos cilvēkus, kā viņus uzrunāt. Un šī ir viena sadaļa, kur man nāk gan šī dziļā iekšējā izpratne, gan tīri praktiski instrumenti, pieredze arī šeit, kā tas strādā. Un patiesi tā arī būs arī viena svarīga elements tajā visā. Ne tikai prakses, bet arī šie te instrumenti, šī te praktikums, gribās teikt. Un manā redzējumā tas tā pamatposma daļa būs vismaz 3 mēneši, 12 nedēļu garumā. Ja? Tā kā skatīsimies kā tālāk, jo manā redzējumā un sajūtā tas varētu izskatīties tālāk arī tā, ka tie, kuri turpinās vadīt, mēs regulāri tiksimies uz tādām, varētu teikt, kā mentoringu, uz supervīzijām, lai atbalstītu. Jo viens no spēka elementiem, uz ko šeit balstās, ka mums būs kopējās prakses, lai spēcinātu, jo tā enerģija, kuru mēs strādājam, tā, kuru caur mani tiek iedot, arī pateicoties dibinātājiem, ir milzīga.
un es ar viņu patiesi kvalitīvi varu strādāt ar tiem, kuri tālāk šo enerģiju dod un dalās. Un tas nozīmē izaugsmi pilnīgi visās dzīves sfērās, realizācijā, jo tad, kad tu ej savu ceļu un dari, tev vienkārši dzīve atbalsta. Un jā, ir savas grūtības, taču šī milzīgā enerģijas jauda, kas man tiek dota, man arvien vairāk par to stāsta, ka tā ir domāta tieši priekš tiem, kuri iet šo realizācijas ceļu, kuri apzināti izvēlas iet. Un tas ir, jā, iespējams kādam ieviešot ļoti liels izmaiņas savā ikdienas dzīvē. Un līdz ar to viena no tām sadaļām būs mums regulārās prakses, turot šo enerģētisko lauku, un otrs, jā, vadot, izmantojot šos apļus, vadot šīs nodarbības, sākumā praktiski praktizēsim, paši iziesim cauri šiem procesiem, lai enerģētiski. Jo saprotiet, tā pamata lieta, kas šeit ir, ka tās zināšanas, kas iet, viņas tiek nodotas enerģētiski sirds līmenī, no sirds uz sirdi, un viņas integrējās. Un, protams, mēs arī apzināti pēc tam to izrunājam un dalamies, lai arī, teiksim, tāda prāta līmenī vairāk to izprastu. Taču tā sajūšana, šī instrumenta unikalitāte, kas notiek, arī esot, kad es biju pie individuālās apmācībās pie Sela Rekelī, kad Vēseles integrācija un Zem mostas autori, Čenelera skolotāji, es tieši jautāju par šo metodu un viņš skatījās dziļāk, jā, ka patiesi tā ir tāda unikāla veida metodika, instruments, kurš ar mani tiek nodots, un kad patiesi viņš atklāsies tad, kad es sāku to darīt, mācot, daloties ar šo instrumentu, ka viņš tam arī ir iedots. Lai es ne tikai pats viņu, izmantotu, bet tieši nodotu šo pieredzi, šīs zināšanas, jo viņas nāk no kaut kuriem daudz dziļāks un daudz plašāks. Tā kā man ir prieks, ka tev šis rezonē un ka tu esi ieraudzījis, sajūti šo rezonanci, jo tā patiesi ir milzīga svētība. Palīdzēt otram, dziedināties, būt savā spēkā. Un es ticu, tie, kurš šeit esi un kurš šo skatās un dzird, tu esi viens no tiem, kurš ir šeit, lai gaismotu, lai atbalstītu ceļā tos, kuriem šobrīd tas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Un tādā veidā arī virzoties savā garīgajā attīstībā, jo daudziem no jums īstenībā šobrīd tā patiesi nākamais garīgais izaugsmes līmenis var notikt tikai tajā mirklī, ka jūs sākat patiesi dalīties un šajā patiesajā vēlmē atbalstīt otru, atbalstīt ceļa biedrus un arī, jā, tas arī dod to lielāko piepildījumu un to laimi īstenībā, jo enerģija caur jums pēc šī pieprasījuma varēs plūst ar vien jaudīgāk. Un līdz ar to arī pašdziedināties ar vien vairāk un respektīvi, jo ir tādas lietas, kas atrisinās tikai tajā mirklī, kad tu esi šajā te savā realizācijas ceļā, pašrealizācijas un tā īsumā. Un jā, līdz ar to tā praktiskā puse būs tajā, ka ir 12 nedēļas, kurās mēs jau arī sāksim ļoti, ļoti praktiski darboties, gan turot kopējo lauku, gan arī kopīgi strādājot. Un līdz ar to mans aicinājums ir tāds, tie, kuri jūt šo rezonanci, joprojām vai no jauna, uzrakstiet man personīgi un sarunāsim laiku sarunai, jo pirmie tie, kur ies šo ceļu, šo apmācību, man ļoti svarīgi, kuri tie būs, tā gatavība un šī rezonance iekšējā, jo principā man tālākais arī nodoms ir tajā, ka lai es varu atbalstīt šos te praktiķus un taisīt tādu kā platformu, kurā
es varu rekomendēt meistarus, kurā es varu ieteikt, jā, redz, kur varat pieteikties pie tā un tā, jo, nu, īstenībā viena no tām lietām tīri praktiski, ko es pamanīju, kas man liekas ļoti būtiski, ir šī regulārā prakse, tādā jaudīgā sinerģijā, un patiesi ir diezgan maz meistari, kuri paši regulāri ir, kas individuāli praktizē, bet tādi, kuri praktizē kopā ar augsti vibrējušam, līdzīgi vibrējušam dvēselēm, ir ļoti maz tādā jaudīgā sinerģijā. Un tas ir tas, ko mēs šeit veidojam kopā. Un tā ir tā lielākā īstenībā pievienotā vērtība, tās kopējais gaismas lauks, kuru mēs kopradām, pateicoties kuram arī var notikt ļoti jaudīgas transformācijas, dziedināšanās, jo būs viss kopējais mūsu grupas atbalsts ar meistariem, kuri šeit strādās un kopā praktizēs un arī kopīgi, nu, iesim jaunajā līmenī visu laiku, kopīgs ceļš izaugsmē. Un tas ir ceļš, kurš vienkārši turpinās un, jā, tāpēc aicinu to iet kopā. Man par to ir milzīgs prieks un saviņojums, jo es zinu, ka tas būs kaut kas tik jaudīgs un tas izmainīs tik daudz cilvēku dzīves. Ne tikai jūs katru, bet iedomājieties katrs tās dvēseles ceļu, kurā jūs atbalstīsiet, kurā jūs būsiet pavadonis. Un tas mani ļoti, ļoti iedvesmo un dod milzīgu spēku turpināt iet, turpināt darīt. Un, jā, tāpēc tiekamies jau pavisam drīz. Kurs sāksies tajā mirklī, kad būšu ar katru izrunājis, aprunājis. Un tiksimies kopīgajās nodarbībās. Cieši kauju, gaismā, sirsnībā, mīlestībā. Tiekamies!